Pirmdien notika preses konference, kurā medijus informēja par Latvijas valsts 100-gades svinību Rīgas pasākumu programmu. Latvijas 100-gades svētku Rīgas programmā dažādi koncerti, pasākumi un projekti būs strukturēti tematiskajās sadaļās – kultūra, izglītība un jaunatne, sports, būvniecība, pilsētvide, turisms un informācija. Latvijas valsts 100-gades Rīgas programma, ko īsteno Rīgas pilsēta, ir sadalīta vairākās tematiskajās sadaļās. Gan kultūras projekti, gan projekti, kas saistībā ar izglītību, ar sportu, apkaimju sakopšanu, vides sakopšanu, būvniecību, tātad investīciju projekti. Tā ir ļoti plaša programma, kas sevī ietver ap 100 projektiem šajā brīdī. Es saku ap, tāpēc, ka šī programma ir atvērta. Gan iedzīvotājiem, gan nevalstiskajām organizācijām ir iespējas pieteikt jaunus projektus un piedaloties mūsu projektu konkursos. Projektu konkursos arī 100 gadi ir kā viena no galvenajām prioritātēm, un tāpēc ir iespēja skatīties mūsu mājaslapā Kultūra Rīga un atrast projektu konkursus un tātad piedalīties, lai iegūtu līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai. Projekti ļoti daudzveidīgi, ir gan vērienīgi pilsētvides projekti, tādi kā 18. novembra svinības, gan arī pilsētvidī rotājoši projekti ir paredzēti, piemēram, Elizabetes ielas un Brīvības alejas krustojumā ir paredzēts digitāls objekts, kas iezīmēs Latvijas simbolus, kas informēs par jaunāko. Tāpat ir vairāki projekti skolās, iniciatīvas programma, kur jaunieši dosies intervēt gan savus tuviniekus, gan pazīstamos cilvēkus par Latvijas vēsturi un veidos savu skatījumu, savu traktējumu dažām svarīgām lietām no jauniešu skatu punkta, publicējot to digitāli un arī drukātā materiālā. Apkaimju projekts Stropi, kas būs ceļojošās izstāžu zāles, kurās būs izstādes gan par apkaimes vēsturi, gan šodienas mākslinieku darbi, gan iedzīvotāju līdzdalību. Un tad šī informācija no vienas ceļojošās zāles, no savā veidā tādas modeļu kombinācijas pārceļos uz Rīgas otru pusi, uz citi apkaimi. Un tad, piemēram, Mežaparka iedzīvotājiem būs iespēja iepazīties ar Maskavas ielas vēsturi. Gan arī 100. autobuss, kas 18. gadā brauks pa īpašu maršrutu un iepazīstinās Rīgas vēstuli. Kultūras sadaļā viens no lielākajiem notikumiem būs orķestra Rīga Latvijas 100-gadēji veltītais festivāls Trīs zvaigznes, kas norisināsies no 2017. gada līdz 2019. gadam. Kaut arī festivāla Trīs zvaigznes ieskaņas koncerts notiks 26. janvārī, pats festivāls ir plānots novembra mēnesī, laikā no 10. līdz 20. novembrim. Un 2017. gadā 3 koncerti, ko mēs piedāvāsim novembrī, ir ļoti dažādi, stilistiski, žanriski, bet, protams, tie visi saistās ar Latvijas mūziku, ar Latvijas literatūru, ar Latvijas mākslu. 11. novembrī Rīgas domā skanēs Georga Pelēča latviešu rekvējums. Šī būs šī skaņdarba jaunā versija, kas ir rakstīta Pūtē orķestrim, piedalīsies Valsts akadēmiskais koris Latvija un vairāki ļoti prominenti solisti. 16. novembrī Ziedoņa zālē Nacionālā bibliotekā mēs atzīmēsim 2017. gada jubilārus, mūziķus un literātus. No komponistiem savas apaļās jubilejas svin Arturs Maskats, Uģis Prauliņš, Ēriks Ešenvalds, Zigmars Liepiņš. Tātad skanēs šo komponistu mūzika, un savukārt no tiem literātiem, kurus mēs vēlamies izcelt, ir Eduards Veidenbaums, Jānis Jānsudrabiņš, Jānis Ziemeļnieks. Un 19. novembrī jau atjaunotā VF kultūras pilī mēs dzirdēsim programmu ar nosaukumu Es gribu tavu foto, kurā skanēs daļēji pirmās daļas dziesmas, kas arī 26. janvārī skanēs, bet koncerts būs nedaudz arī papildināts ar jauniem skaņdarbiem un jaunām dziesmām. Tātad pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu mūzika, VF, vēsturiskās bildes, fotogrāfijas. Projekti ļoti daudz, un mājaslapā rīga.lv arī var iepazīties ar šī gada pilno programmu ar projektiem, kurus mēs esam sākuši īstenot, un sekot līdzi informācijai. Latvijas 100-gades svinību Rīgas programmai priekšlikumus iesniedza 34 Rīgas domes institūcijas, kā arī vairākas sabiedriskās organizācijas un aktīvie rīdzinieki, bet iesniegtos projektus apkopoja un strukturēja Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.
Mans vēlējums šodien runājot par šo nākotni, par to, kā mēs gatavojoties Latvijas mūsu valsts simtgadē, to visu mēģinām apkopot, ir, lai visas tās tautas, visi tie cilvēki, dažādi tautību cilvēki, ar pacelt galvu, nostājas zem viena Latvijas valsts karoga un jūt piederību savai valstī, savai tautai. Un tad es domāju, ka mūsu valsts svinēs gan 200, gan arī 300 gadu jubileju. Un tas, manuprāt, ir vissvarīgākais, ar ko mēs arī šodien nākam pie jums ar šo savu svētku programmu, ar to, ka mēs vēlamies, lai mēs visi kopā, plecu pie pleca, justos savas valsts, savas zemes, mīlēt, cienīt un būt savas valsts patrioti.